Atkal te būs tāds viens manējais, tāds ikdienas video. Es jau Voyager tur neesmu uzfilmējis, bet man tagad nesanāks beigas samontēt. Tur būs viens tāds ar vienu citu Voyager. Vēl tāds vēl viens projekts, vēl tāds pats 4. Voyager projekts. Un te kolēģis taisa. Man ir sāks filmēt, bet es tagad nepaspējuši droši vien, ka safilmēt un samontēt līdz beigām. Tagad man ir tāds darbā te vēl viens, man bija tā sērija, kur es braucu uz to Zviedriju komandējumā. Mums tagad ir tāds jāizbrauc līdz Vācijai, tad pilsētu Kempten, un pēc tam no Vācijas uz Volkati, uz Somiju, kopā, kas sanāk 5000 km. Un tas ir jāizdara, laikam maksimums bija dots 80 stundas. Mēs brauksim no busiņa, divatā, tagad brauksim līdz Vācijai vienā piegājienā, tad tur gulēsim, savāksim kravu no rīta, nākamajā rītā pamodīsimies, un tad līdz Somijai brauksim, pēc šeit līdz tā kā Rīgai, cauri Rīgai, un prom uz Tallinu, uz Prāmu un uz Somiju, un tad atkal apakaļ. Tagad tā mēģināšu kaut ko uzfilmēt, kaut kas interesants būs pa ceļam, kaut ko parādīt. Tā, nebūs it kā laika nekur stāties kaut ko. Tāds apskats objekts, bet, mēs tur daļus esam, kas tieši pa ceļu malā sanāk. Varbūt būs kaut kas, ko parādīt, tāds inčīgāks. Tā, līdz Varšavai tikt, bišķi tālāk. Tagad te līdīs iekšā, mēs te uztaisīja tādu. Tā, te tumšs nevar redzēt. Ķipa, kur var gulēt. Tā, es jau galīgi noguru. Es esmu pabraukt, tagad kolēģis brauks. Es te kaut kā mēģināšu gulēt tādā namiņā, ko uzbūvēju. Te uzlika aizmugurē uz krēslai finieru pa virs un saliku šitos te matračus. Tā mēģinās kaut kā atlaist. Uzfilmēt pa mājās, parādīt kādi Vācijā gludi ceļi ar līganiem līkumiem. Ko vajadzēs? Albu preces. Tā visu dienu, nevis visu dienu, visu nakti nobrauc. Tāds mocības bija kaut kāda, naktī tieši. Tā, kad it kā rumpim, viņš zina, ka naktis, ka viņam jāguļ. Nevarēja tā. No sākuma bija normāli viss, kamēr tur palika tumšs tur. Izbrauc laika. Polijā jau sākās jau. Tā it kā vāns, tā normāli var braukt, bet tāpatās. Un tad beigās jau bija tā, ka viens tā kā 2 stundas guļ un otrs 2 stundas cikmēr brauc. Bet tu pa tām 2 stundām nevar izgulēties tā, lai pēc tam 2 stundas varētu normāli braukt, jo knābājās un tā jau gan jau citreiz jau liekas, ka jāsit jau pa seju, lai neaizmieg. Tā jau mums uztaisīts te šitāds parādīt. Un tad no finieru es uztaisīju tādu, tā kā, virs krēsliem. Tā kā ieliek un beidz malā. Es somas izstādu. Tāds te, tur tas finieres matracis pa virs, un tad te šitādā veidā tā var normāli iegulties iekšā īstenībā. Tā, ka, diezgan ērti, kā te sanāk uz šitā te krēslu. Un tā, parādīt, nevar. Te šitā ieguļās iekšā. Tā guļ, tādā mājiņā, tā viss tur pār mašīnē. Un tā brauc, tā baigi droši jau nav. Piesprādzēties jau nevar. Bet, nebija varianti citādāk, ja šitā te būtu kaut kā sēžot, jāguļ. Tā nevarētu, jo šitā bija tā, ka viņai šitie krēsli priekšā, viņi tādi, ko vispār nevar tā kā regulēt. Tas, kas ir kaut kāds Citroens vai kas, viņi tik nenormāli nērti, viņš ir gandrīz 90 grādu leņķī, tas krēsls. Un tajā šoferkrēslā var sēdēt, bet šitajos es pat tagad viņā nesēžu. Es sēžu tajā aizmugurē. Un tā mēs domājam, ja būs ar šito te mašīnu vēl kādreiz tā jābrauc, tad šito krēslu vienkārši vispār ņems ārā. Un ja vienkārši aizmugurē sēdēs, uztaisīs tur galdiņu un nebūs daudz ērtāk, jo tajā krēslā nevar. Es saku, no Rīgas līdz Ādažiem pat nevar tajā krēslā nosēdēt bez muguras sāpēm. Tā kā tā, mēs jau Vācijā 200 km palikuši līdz tam pašam galam. Tāds laiciņš foršs.
tepat ir tā, ka tas ir Vācijas, nu, tā kā Vācijas ziemeļi. Bet, nu, te var redzēt kokiem lapas vēl. Citur, kur tur tāds koks vispār vēl zaļām lapām. Kaut kur pa ceļam bija. Nu, zemi apsalus, bet sniegs nekur nav. Bet arī, jā, kad iebrauc Polijā, sākās bānas, un tagad mēs esam nobraukuši pa Vāciju, tur ir tikko kusaka, kad 1000 kilometru sanāk kopā. Nu, grūts arī, mums ir kopā 1800. Tad ir no Polijas līdz pat mums viss, tam Vācijas galam visu laiku ir bāns, visu laiku brauc. Nu, nav tādā ziņā jāčakarējas. Pagaidām viss sūdīgākais ceļi bija Lietuvā. Tur bija, nu, rītīgi bedraini sūdīgi tādi. Sarakti kaut kādi viss. Izņemot tur tas viens gabaliņš, kas viņiem tur ir tas jaunais. Tā kā tā. Te sīvs ir sadevuši visādi no te vesels maisas ēdienu, un te kolēģiem arī tur ir somu, maisiņu un viss. Mēs jau reiz varētu līdz te somiem mierīgi aizbraukt apakaļ un vispār veikalā neiet. Nu, ūdeni vienīgi paņemt, palikt. Tik daudz izdzēr. Vienu pudeli izdzēr, otru palika. Tā kā tā, do virsū tikai aizbraukšu galā, parādīs kā tur. Laikam baigi interesanti tā pilsēta nav. Parādīšu kāds tas numuriņš ir. Un tad droši vien, ka iešu gulēt. Un tā jau pēc tam rītdienā atkal jāgaida. Te tāds, tā kā nu, tāds trepīts, un tad, nu, katrs to vienu mājiņu, nākamā mājiņa jau kaut pēc mājiņas. Un tad tā nāk iekšā, tā ieslēdzās iekšā. Un tad ir tāds virtuve, visiem tie aparāti, viss, kas vajag. Tad tur tādu viss, tāds iebūvēts radio un kafijas automāti, bet te laikam bija jāpērk kaut kāda, tur bija kafija maksāja 1 eiro, ūdens, kas nav 1 eiro un alus 3 eiro. Tad leduskapī var paņemt alu, iesākt vīnu vai iesākt sulu. Es nopirku kaut kāds saliņas, tāds parādīs. Šitāds te kaut kāds, nu, lētos vienkārši padzert. Tāpēc, ka nezinu, vai rītā būs kaut kas jādara vai nebūs. Varbūt nebūs nekas jādara. Tāda ir tāda viesistaba. Tāda darbistaba. Cilvēks strādā. Tad ir balkons. Rādīs balkoni. Tāds skatu uz kalniem. Un te tālumā tie ir galveni tik. Tā te salīgi cilvēki, te nevar tā. Man nav jāka kā tev. Pie datoriem salīgi cilvēki sēž. Labi, ies tālāk. Tā ir tā. Tad ir koridors. Tad ir labierīcības. Daudz. Šitā vismodernākā telpa tā te laikam pēc tagad uztaisīt. Te var mainīt kaut kādu krāsas. Ja tu atnāc, grib mazgāt seju, tev nepatīk sarkanā, tu uzlikt zilo kaut kā. Es nezinu, kurš jātēmē vienīgi. Kaut kā te var izdarīt. Tāds arī vannā var izdarīties viss, kas gribās. Tāda ir vienguļama istaba. Tāda. Un otra tāda. Es te gulēs. Tā kā jā. Atbraucu tagad. No rīta domāts, ka krāvēs mantas iekšā mašīnā un brauks uz apakaļ, tā kā uz māju pus, bet laikam neko nekraus, jo tur nav nekas gatavs. Varbūt 2 dienas dzīvos, un tāpēc saliņas paņēma, pat vairāk. Tā arī tā zinās, vai varbūt parīt būs jābrauc, nezinu, varbūt aizparīt. Tā, atpūtīsies vienkārši. Pa naudu, ko tā. Un bija nākamais rīt. Sēž saulītē, sauļojums uz balkoniņa. Nevar neko redzēt, pēc tam iekats akts.
Nu, tā. To saules bija iekšā. Oši galvā. Nevar neko zināt, kas te būs, saka, ka tomēr vakarā būšu gatavs un būs, ko tur vest. Tad vēl visu dienu jāsēž te. Es nezinu, tas apartaments pa dienu pieejams, vai ne, vai būs kaut kādā lielveikalā uz soliņu jāgu. Uz tuvāk, kā vēl iznāk, tad sanāk braukt. Gribējās izgulēties un braukt tā kā pa dienu. Galīgi stūbi. Nē, laiciņš varš tāds, jāgrib braukt. Decembrī kaut kā pasildīties, tad pat šitā ātri braukt. Tikai jāatrod tādu, kur aizvējuši. Tā var saulīte, tā sēž sauļojās. Tā kā farši. Turpināšu sēdēt tagad. Skatīsies, kas būs tālāk, kāda notikuma attīstība. Staigājām te pa veikalu. Dažādas te Ziemassvētku lietiņas. Un tad es skatos, te kaut kāds tāds tā kā urbi vai kas. Un tad ir šitāds, tāds adventes kalendārs, kur tie cipariņi katru dienu atver. Tur parasti šokolādes iekšā vai kas. Bet šitajā ir instrumenti. Tā, bet tāds nebija. Un ir jau tūlīt jau uz Ziemassvētku nākamgad es šitādu gribēšu. Mūsu fantastiskajam Citroen busiņam braucot pa bāni kaut kur pazudis, šķup paši galiņi tikai ir. Te nekur nav tāds tā kā detaļveikals. Benzīna tankā tādā, kā viņš te tāds. Parasti pilsētā benzīnanks. Nopirka eļļu, kaut 2 litri tur varētu būt pazuduši. 0,30. Rakst komentārā, kā domāt, cik maksā benzīna tankā litrs eļļas. Kamēr tu rakst, tikmēr es te ielikšu mašīnā viņu iekšā. Vienu roku te. Un tad pateikšu atbildi. Iekrāmies iekšā. 1 litrs, 36 eiro. Latvijā pa šitādām cenām vīna nav vispār, man liekas, nekāda pat vislētākajā veikalā. Tāda. Es arī nopirku parastais ūdens 29 centīmi. Gāzāts būs minerālu ūdens. Tādas, Latvijā arī cenas vispār nav. Te viss ir lētāks, man liekas. Es vēl paskatīšos, tad kaut kāds konfekts tur bija kaut kāds, kas maksā mēram tāpadās, bet tā viss izstāsta veikalā lētāks vienkārši. Algas cilvēkiem te 2 reiz lielāks, bet, protams, 2 reiz lētāk. Labi, 2 reiz ne, bet ir lētāk. Reku, piemēram, viskijs, varbūt tur nav kaut kāds beigais, bet pa 7,49 var kaut kādu nopirkt Latvijā. Es domāju, ka nevar. Joprojām mēs tikai ēdam to kravu. Silts tāds mašīnā uz tā bortiņa rāda 16 grādus, bet kaut kā 10 laikam tikai. Lai mēs te atbraucām. Viņš kaut nav uzbrauc. Fočē jau tur viss. Šies traktors, viņš te vilkās augšā, apdzinā viņu. Pāriešu ārā tur. Te tāds kā skatla ukumiņš. Parādīšu, ka viss pilsētu te var redzēt. Mēs uz to pīlu domājam braukt, bet tur tagad nevarēja piebraukt. Tur kaut kā brauc, tad tur bija zīme, ka nevar. Pa to ceļu, kas tur iet tā kā riņķi, tur bija caurbraukt aizliegts, un tad mēs nebraucām tālāk. Un tur pārkings ar nekur nebija. Un tā te visu to pilsētu redzēt. Traktors tik brauks augšā. Mēs domājam, varbūt vēl augstāk bišķi pabrauks. Vēl bišķi laiks ir mums. Līdz 3 tagad ir 2,35. Kaut kā jāizspaidējās. Te vēl ir prikals tāds, ka tie visi lauki ir nenormāli glūti. Tā kā viss būtu nopļaut ar šito te ar pļaujamo mašīnīti. Un pilnīgi viss tā kā stumjamo nopļaut. Nezinu, tā zāle tā interesanti. Atbraucām te tagad uz tādu sniegaināku vietu. Viņš kaut tālāk pa tiem kalniem, un te ir tāds ūdenskritums. Tāds uzmūrēts ūdenskritums. Te var nolīdīt lejā. Tad tur tāds viss ar klintīm. Labi, noiešu lejā. Jānoiet, jāpat parādīs vēl kaut ko. Labi, viss kaut kas, ko darīt. Kad tā kaut kur braukt, visu laiku ir ko skatīties. Tur var nogulties un tā plikas zīmēt eņģelīši, mazgāties. Vienīgi jau vajag augsts būt, ne? Kaut kādu laiku jau Vācijā te braucam. Pildi iekšā. Dīzelīti. Dīzelīts nāk pa 2 eiro. Tā. Bet
Tas tikai uz Vāņu 2 eiro, ja tā viņš nemaksā 2 eiro. Tā, nu, kaut kur eiro 60 arī ir, eiro 70 tā uz parastajiem tie ceļiem. Tagad tā, es te samaksās naudiņu tagad, tā brauc lietas līst. Pa bānu brauc, cik iet, tik brauc. Tā. Lēnām uz priekšu. Lēnām uz priekšu tā jau. Būs rīts, kaut kad gaišs paliks tajā, būs jau Lietuvā. Tagad tā. Tā nu, iebraucam Latvijā apakai. Visi ceļi moči rīktīgi traki. Akal svilināja eļļa dīzelim. Kā jau tagad akal 2 litri būs jāielai, jau pasūtīja, lai nopērk. Jā, tā visi izbrauc. Jā, es secināju, viss sūdīgākais, viss trakākajā braukšanā Lietuvā. Tu iebrauc Latvijā, tur vairs nav tik traki, bet Lietuvā ir viss trakāk. Tur tie bāņi it kā sataisīti, tur tie jaunie, viņš tā kā bāns ir. Un uzreiz fotoradars uz bāņi. Un tad tur viss bremzē un neviens nebrauc, un tur vairāk ir čakars nekā prieks no tā bāņa. Tā, es te atlaidos. Es braucu tagad beigās. Es iebraucu Lietuvā, tā jau man jau sāka ķēmiņi rādīties, es vairs nevarēju. Te es kolēģiem teicu, lai viņš brauc tālāk, tad viņš tagad no Lietuvas līdz Latvijai atbrauc. Es tagad viņu izlaidīšu mājās, pats aizbraukšu. Tad līdz darbnīcai, tad paņems Voyagerīt un aizbrauks mājās. Pagulēs, un tad rītā, aklai jāceļās kādos 5 no rīta sanāk. 6 vajadzētu izbraukt no Adažiem, un uz kaut kādiem 10 apmēram, pareiķinās. Būt uz prāmu Tallinā, un tad uz Helsinkiem, un tad tālāk dziļāk iekšā. Un tad paliks pa nakti Somijā, jo apakaļ nevar sanāca tā, ka ja mēs izbraucam no rīta ar prāmi, piemēram, pirmo prāmu pārbrauc no Tallinas uz Helsinkiem, tad aizbrauc uz Somijā, izdara visu, ko vajag, tad nevar paspēt atpakaļ atbraukt uz pēdējo prāmu, lai tiktu šitējā pusē, Tallinas pusē. Un tad, sanāk grib vai negrib jāpaliek Somijā pa nakti ir. Tad mēs aizbrauksim tur galā, tur paliks pa nakti, un tad nākamajā dienā atkal tad brauks apakaļ no rīta. Un tāds galīgi trakais garais ceļojums būs. Tagad cik sanāk nobraukt jau ir 2 reiz pat 1800 km. Tā, te dzīvojās. Tā interesanti, bet jā, es pat te runājām pa ceļam. Kolēģi teica, viņš nezinu, kam jānotiek, lai viņš tā kā piekrist vēl vienreiz aizbraukt. Tagad kaut kad drīzumā. Mums ir galīgi neinteresanti. Tā kā tā, jācels uz augšā, jāsāk jau izlocīt kājas ir un... Jā, Latvijā īstenībā saulains. Tagad Salaspilī piebrauc. Jā, tā, jā, tā jau celšos no rīta un tā jau pastāstīšu, kādas ir sajūtas. Tā, nākamais rīts ir iesācies ar šādiem laikapstākļiem uz ceļa. Es tagad ar Voyagerīt braucu uz darbnīcu pēc lielā busa, bet, Tallinas šoseja šitādi pa nakti te sācis. Tagad ir pulkstens, cik te ir, cik ir Voyagerī, nezinu, 4/5. Notīrīts vispār nekas nav, viss ir aizsnidzis. Špūrs kaut kāds iebraukts, bet viņas nav tur, kur ir josls. Tu brauc, cik pa laikam dzird to tirkšķi, kad tu brauc jau pa kaut kādu sadalošo līniju, kur kaut kur brauc pa ceļu vienkārši. Un tagad pa šitādu te jābrauc ir tagad uz Tallinu. Bet, tur ir jābūt konkrētā laikā, tā kā, puses ir diezgan jautri, bet pagaidām laiks ir. Tā, jau šitajā te Tallinas ostā. Brauc jau tur kaut kur kuģis, vai tā nevar tā redzēt. Pazudiņš. Vienmēr sakot, viņš tikko brauc, un tad jau tagad kaut kur tūt iebrauks klāt, un tad jau brauks augšā uz kuģīšu, un tad tālāk tagad. Tad būs Somijas brauciens Igaunijā, tad nekas interesants nekā nav. Parasti tā nefilmē. Bet ceļi normāli, ir diezgan gludi. Kolēģis pat gulēja aizmugurē teica, ka tik gluds ceļš tāds vēl tā Vācijā nebija. Tagad tā. Šitas te kuģīši atbrauc, tagad brauksim ārā, gribēju uzzipāt, bet tur gribēju tikai piecīt likt iekšā kolēģis, jo nebija piecīts, tāpēc neielikt neko. Tā es teicu, labāk pēc aliņas nekā zaudē. Tagad tā, tagad ies tur tajā mašīnā kāpt iekšā, brauks tālāk. Tā, te galīgi tumšs, bet viss preces ir piegādāts. Mēs tagad atbraucām uz kalnu te. Nenofilmēju, ko mēs atvedām, tāds ķēmiņš, kuriem
Viņš tā kā uz kalnu, tad viņam uzsit tur tā kā 5, un tad viņš dzied kaut kādu tur dziesmi. Tāds, nu, priekš snowparku. Augsts Somijā, kaut 9 grādi mīnusā, un tagad es sarunās kaut ko paēst iedos un parādīs, kur palikt pa nakti, un tad rītā jābrauc apakaļ mājās. Es jau biju domājis paņemt līdz dēlmošu, tur paslēpot vai ko, bet te vispār, nu, labi, ka nepaņēmu. Nu, būtu vienalga, būtu paņēmis, nedabūjis, tāpēc, ka līdz 7 tikai kalns strādā, nav tā kā Latvijā, gan visu nakti. Kaut kā tā. Šitāds te, un tā kā viesnīca tāda. Te kalna lejā. Aiziešu parādīšu to. Nu, kalns ir izslēgts, bet parādīšu. Mēram, kāds tas kalns tur izskatās. Nu, kaut ko varbūt varēs redzēt. Varbūt arī kamerā neko nevarēs redzēt tādā tumsā, ka tur kaut ko celtniecība. Nu, tas bija interesants, nekas nav. Tā, te ir tas kalns. Es paiešu tur, kaut mest bija prožektoru, varbūt varēs kaut ko. Tur kaut kā mūsu kolēģi vēl tā kā pēdējās lietiņas tur pabeidz un arī jau brauc lejā, un kaut kāda daļa laikam šovakar jau mājās brauks. Tā kā tur vēl kaut kā labāk nofilmēt. Varbūt arī nevarēs nemaz. Tā visu laiku spīd kaut kāds lamps. Kas ir, nu, tur tālumā. Tur braukājās. Bet, nu, tas kalns tur iet augšā, viņš tur uziet tādu pārāk tumšs, lai redzētu kaut kā. Jā, nu, labrīt. Pēdējais rīts šajā braucienā. Pamodos. Tagad jābrauc uz mājām. Es gribēju parādīt vēl ko. Vakar pa ceļam nopirku. Bija tāds veikals iebrauc. Nu, kolēģis zināja, bet es nezināju tādu. Nu, jau kāds no jums sazina tādu. Nopirku tieši tāds lietas. Tāds veikals šitāds Biltemā. Un tad es te paņēmu priekšo jāģa šajās lampiņas. Drošinātāji mājiņas. Drošinātājs savienojums. Tas priekš mājām tāds. Bet jā, tas veikals tāds, kur viss ir. Nu, tur ir vesels stends pa mašīnām, gan pa elektrību, gan pēc tūlēm. Tur ir, es nezinu. Es pat domāju, tur uz kā ekskursijā kādreiz braukt un sapirkties visu kaut ko, jo tur tiešām viss ir. Un tāds, nu, lētais veikals, tur ir riktīgi lēti. Tad viss novilcēja, uzmaucēja, viss tur, ko tu var iedomāties. Tā kā kaut kad braukšu iepirkties uz viņu. Tā jau mums viss super braucās, tikai pa priekšu brauc 2 tīrītāji viens otram blakus. Un mēs braucam uz cik? 41. Uz 41 mēs braucam, un viņi abi tīra braucot blakus un netinās malā. Mums normāls korķis sakrājies jau ir. Nu, viss brauciens ir noslēdzies. Atbraucām apakaļ no Somijas tagad apakaļ tev Ādažiem. Bet, nu, arī pa ceļam tur Igaunijā bija kaut kāda pie Pērnos traka avārija. Tā tagad pie šitā te, kas tur 3x3 kaut kāda traka avārija esot, tur uz Kando vai kur tur vēl kaut kāda. Pēdējā laikā visiem, nezinu, kāpēc viņi grib tiem smagajiem skriet virsū. Kurinā kaut kā galīgi traka, es nezinu, te jau, man liekas, tieši šodien. Nu, pirms svētkiem vispār nav vairs ko nokavēt, vienkārši uzliec Ziemassvētku dziesmas mašīnām, nomezo mandarīnu un, nezinu, tutin kaut uz 80 vēl, nezinu, labi. Jāiet mājās, gulēt.